Es vispirms gribētu iesākt ar to, ka šodien atlidojot no Briseles, tur ir stipri augstāks kā šeit, lai arī Marta teica, ka vairs nav karsti. Es domāju, ka man liekas, ka ļoti karsti un ļoti labs klimats Latvijā. Otra lieta, ka mēs acīm redzot runāsim ne tikai līdz 1. janvārim, mēs nākošā gada par eiro, bet arī krietni pēc tam es paredzu, ka būs vesela virkna mēģinājumu pamatot vai nepamatot, vainot eiro vairākās citās grūtībās, kas var sagaidīt nākošu gadu. Nākošu gadu ir politiski aktīvs gads, ir 2 vēlēšanas. Daudz, kas Latvijā var izšķirties arī tīri ģeopolitiski pēc šīm politiskām vēlēšanām. Tāpēc es domāju, ka eiro jautājums tiks viļāts krietni ilgāk nekā par 1. janvāri. Par procesu, tātad, arī šeit man tāda Marta jau izstāstīja to pašu pamatu, kādā mēs esam. Varu pastāstīt 2 vārdos par ekonomisko monetāro lietu komitejas, Eiropas parlamenta debati par šo un arī kompromisu sameklēšanu, ko mēs izdarījām pagājušajā nedēļu. Varu teikt tā, ka lielas domstarpības nebija par principiālo jāmumu, vai Latviju uzaicināt eiro vai nē. Bija faktiski visas politiskās grupas par, kas ir pārstāvēts Eiropas parlamentā. Bija vesela virkni punktu, kas tika ietērpti kompromisu priekšlikumos, un varbūt daži punkti paliks nākošais nedēļas balsojumam ar plenāru sēdē, bet viņi negrozīs to pamatbūtības jautājumu, un tur ir vairākas, teiksim, aicinājumi Latvijai neatslāpt par vairākām pozīcijām. Tā skaitā par ilgtspēju tīri ekonomiskā ziņā, par sociālā ienākuma sadali sabiedrībā, par šo netaisnīgo sadali, kas ir neapšaubām ļoti svarīgs jautājums, un, protams, arī par banku sektoru zināmas bažas ir un atbildīgām institūcijām, pirmām kārtām Latvijas bankai, valdībai un Finanšu tirgus uzraudzības komitejai vajadzētu tomēr būt pietiekami uzmanīgiem arī ar nerezidentu banku īpatsvarā, teiksim, palielināšanos potenciālo un otrkārt nesabalansētību, teiksim, finansistu valodā runājot, starp ilgo naudu un īso naudu, kas pašlaik ir banka sektorā, un tas atspoguļās abās pusēs, gan banka aktīvos un pasīvos, un diemžēl uz to nedrošāko pusi ar lielāku īstermiņu naudas pieplūdumu banka sektorā un ilgtermiņu naudas atlikumu samazināšanos banka sektorā. Tātad tas man būtu par šo lietu, bet kopumā par to, vai un kas ir ar eiro, es gribētu sākt nevis ar pilnīgu optimismu, kā tas bieži vien tiek izskanēts no tiem, kas kopumā atbalsta eiro iestāšanās, bet ar pavisam atklātām pārdomām, kur man ir tiešām pašam bažas, un es nesaku, ka ir izcila situācija ar iestāšanos eiro šodien. Un vispirmām kārtām skaidrs, ka mums būs jāmaksā Eiropas stabilizācijas mehānismā zinām naudu, orientējoši 140 miljonu latu 5 gadu laikā, un vēl kāda summa iespējams nākotnē, tas šajā apdrošināšanas fondā, ja tā varētu teikt. Tas, protams, nav visai patīkami, un pašlaik mēs to nemaksājam, bet pašlaik mēs arī neesam apdrošināti, ja tā varētu teikt, situācijā, ja mums ir finanšu satricinājumi. Otra lieta, kas politiķiem būs grūti, tā skaitā arī man paskaidrot, kāpēc, līdzīgi kā pašlaik Igauniem ir grūti paskaidrot, kāpēc mums jāpalīdz savu šo fondu Grieķijai, kurā minimāla alga ir lielāka, augstāka nekā Igaunijā vai Latvijā vidējā alga. Tas ir politiski grūts atbildes, kas politiķiem būs jāskaidro, un tas nav īsti vienkārši. Un arī īstenībā jācīnās šajā eirozonas iespējās par šīm situācijām, ka tā tas ilgtermiņā nevarētu turpināties. Vēl man, protams, ir bažas par topošo banku sistēmu, vienoto banku sistēmu, kas patās šodien, tā sakot, pieaudzēja nedaudz kroplu otro kāju par šo te banku krīžu atrisinājumu mehānismu, tā gudri izsakoties, bet tur iet smagnē, jo tomēr valstu intereses un it īpaši eirozonā prevalē par Eiropas Savienības interesēm, un man tur nav nekāda rozā breļļu par to, ka tas varētu mainīties arī pēc Vācijas vēlēšanām. Līdz tam pilnīgi noteikti nē. Bet arī pēc tam es neesmu ļoti optimists, jo, teiksim, izveidot vienotu depozītu garantiju fondu visā eirozonā būs ārkārtīgi grūti, un visos preties gadījumos tas ir kroplis mehānisms. Jo šajā gadījumā mēs zinām, kā mums iet ar mūsu depozītu garantiju fondu, bankrotējot vienai krājbankai, mums ir nodokļu maksātāja nauda, kas sedz izmaksas no krājbankas. Tālākais dažos vārdos par to, arī par, manuprāt, nepareizo situāciju par eiro referendumu sakarā. Es pilnīgi nepiekrītu vienotības pozīcijai, ka par šo referendumu nevarētu būt. Latvijas pilsoņi var balsot par lietām, kurām, protams, tik svarīgām kā eiro, iestāšanās eiro. Turklāt arī es neesmu jurists, esmu ekonomists, bet tīri mēs nevaram teikt, ka 2003. gadā balsojot referendumā par iestāšanos Eiropas Savienībā, eiro bija tas pats, kas tagad ir 2013. gadā. Būsim atklāti no ekonomiskā viedokļa, tas nav tas pats eiro, un tā situācija, protams, nav. Cita lieta, ka es esmu tajā viedoklī, ka nevajag taisīt šo referendumu,
To es nekad neesmu slēpis, bet tiesības tautai tādas ir neapšaubām. Par vēl vienu lietu, par to, kāpēc mums tagad jāstājas, jo daudz saka, mēs esam principā par iestāšanās eiro, bet ne tagad. Tātad, ja mēs paskatāmies nedaudz ap pagātnē, 2008. gada krīzē, kad ne tikai valsts kasē nebija naudas izmaksām, pensijām, algām nedēļas laikā faktiski varēja beigties, mazāk zināms fakts, kad arī Latvijas bankā rezerves lata saguma bija ļoti mazas tajā brīdī. Un īstenībā bez šīs programmas droši vien lats nebūtu tāds, kāds viņš būtu. Un tā bija tā situācija, kad mums bija izvēles 2008. gada rudenī, vai mums iet devalvācijas ceļi, un tad šodien nebūtu debata par Latvijas iestāšanos eiro. Vai arī iet mērķi, cik ātri vien var ieviest eiro, veikt šo tā saucamo iekšējo devalvāciju, saglabāt lata kursu, piesaist eiro un nosiņot varbūt citādā veidā darbspēka aizprūšanu uz citām Eiropas valstīm un daudzām citām situācijām. Tas, protams, ir diskutējums jautājums, ja mēs izdarījām pareizi vai nepareizi, bet tas bija 2008. gada nogalis jautājums, nevis tagad. Jo pretējā gadījumā mēs izskatāmies mazliet muļķīgi, mēs izcietām ļoti lielas sāpes īstenībā ar šo te krīzes risinājumu veidu, kā mēs to izdarījām, un tad, kad mēs esam pie atvērtām durvīm, mēs paši pasakam nē, saglabājot visus tos riskus, kas ir. Un pie šiem riskiem es parasti saku, kas stabilāks, lats vai eiro. Vai, teiksim, jūs atceraties situāciju, kad bija skrējiens uz bankām, kurā gadā? Vairākas reizes ir bijis. Ir skriets uz dažām bankām, kurām bija palaists baumas, ka viņas var bankrotēt. Vai jūs esat kādreiz bijusi tādā situācijā, kad jūs skrējāt, gribu atdot visus eiro un nomainīt viņus pret latiem? Kurā gadā tas varētu būt bijis? Kad cilvēki, pakļaujoties baumām, skrien ar eiro uz banku, maina uz latiem. Es nedzirdu nevienu atbildi, jo tādas nav. Tā nav bijis nekad. Ir vairākas reizes bijis otrādi. Un tajā brīdī cilvēki aizmirst, jo tie, kas saka, protams, nauda ir viena no valstiskuma simboliem, bet tas nekādā ziņā nav ne himna, ne karoks. Un šī tā starpība, jo tajā brīdī, kad cilvēki glāba savu naudas iespējamo vērtības zaudēšanos, lai arī tā varbūt nav liela, tad nav sentimenta. Tad nav sentimenta par pieclatnieku, ozolu uz pieclatnieku un daudzām citām lietām, tad cilvēki glāba savus iespējamos līdzekļus no mazākiem zaudējumiem. Un tas ir ārkārtīgi būtisks elements, es domāju, līdzīgi kā tam, par kādu naudu mēs pārdodam savus ilgtermiņa lietas, tiem, kuriem ir zeme, ēkas, pat automašīnas. Lielākā daļa tirgus nav latos. Un arī uzkrājuma sektoru, ko daudzreiz ir Latvijas banka komentējusi, arī tur mēs redzam, ka tie naudas līdzekļi ir dažādi. Cita lieta, ka daudz Latvijas cilvēku, kā rāda socioloģija, nekad nav operējuši ar eiro. Viņiem nekad rokā nav bijis eiro. Kas, protams, rada papildus sabiedrības noskaņojumu šim nezināmajai naudai, kas mums šeit varbūt Rīgā liekas neiespējami, bet ļoti daudzās vietās laukos tā nemaz nav. Un tas arī mums jāņem vērā pie šī kopējā noskaņa. Vēl par dažām lietām, par neatslāpšanu. Tas, kas ir rakstīts šajos ļoti profesionāli sagatavojoties Eiropas centrālās bankas un Eiropas komisijas ziņojumos par Latvijas gatavību iestāšanās eiro, tur bez visiem pārējiem slavinājumiem, kas daudz komentēt Latvijā, ļoti nopietnas lietas rakstīts. Tur ir rakstīts saistībā ar inflāciju, ka tās bažas pastāv, protams, līdzīgi kā Igaunijā, ka viņas var pieaugt šī inflācija. Un lielā mērā tāpēc, ka patēriņa grozs Latvijā lielā mērā orientēts ar lielu īpatsvaru pārtiks produktiem, kuriem var gadīties inflējošs faktors, vāju energoefektivitātu, atkarība no viena energopiegādātāja gāzes sektorā un ar elektrības tirgus negatavību, kas var, protams, un ar enerģētikas īpatsvaru pārtiks šajā inflācijas grozā, nozīmē, ka mēs esam pakļauti zināmām riskam. Tikai politiski gribētu teikt to, tad, kad 2007. gadā pirms krīzes bija Kalvīša laikos, šeit bija 17% inflācija. Bija satraukums tāds īpaši liels. Bija nepatīkami, bet bija satraukums. Ja tagad šī inflācija tiešām būtu virs 1%, Latvijas banka saka mazāk, bet pat virs 1%, virs 2% iespējams, vai tas ir tas, kas mums liktu apstāties pie atvērtām durvīm, aizcirst viņas ciet un ģeopolitiski dot signālu visai rietumu pasaulē, kā mēs ejam kādu citu ceļu. Un ja mēs domājam, ka mēs esam tādā ļoti lielā drošībā šajā investīciju ziņā, tad ja jūs pavērotu, kurienes nāk pēdējā laikā nauda reālajā sektorā investīcijās, pārtikas rūpniecībā, nekustamais īpašumos, vairākos citos sagaida, kad arī metalurģijā un daudz kur citur, ja vispār nāks, tad nāks no Krievijas. Un šajā situācijā Latvijā 2 miljoni iedzīvotājiem Rietuma Eiropai un arī pārējai Rietumu pasaulē, kuriem pietiek problēmas ar finanšu krīzi, kur joprojām
rada nedrošību investīcijām un tam līdzīgi. Tas būtu signāls, ka Latvija, atsakoties no eiro, pagriežās tajās situācijā, kurā viņa daļai jau ir iegājusi citas ģeopolitiskas, teiksim, telpas virzienā, kā viņiem nav vērts šeit investēt naudu, jo ekonomika nav liela, riski ir lieli, šis piedara pamatā Krievijas un NVS interesēm. Un šajā gadījumā es noteikti kā politiķis negribētu nokļūt šādā risinājumā pēc 25 gadus cīņas par Latvijas atgriešanu Eiropā, nepārprotami Eiropas vērtībās. Tas, manuprāt, būtu ļoti sakaunieciski. Vēl divas lietas par to, kas ir abos ziņojumos, un tad es beidzu. Eksporta spējas ilgtermiņā. Tur ir tāda interesanta lieta uzrakstīts, ka mūsu eksporta produktos ir ļoti liels īpatsvars materiāliem. Respektīvi, nav daudz pievienotās vērtības, bet liela daļa materiāla vērtība, kas apdraud mūsu eksporta spēju, krītoties iekšzemes pieprasījumos mūsu galvenajos tirgos Eiropas Savienībā, piemēram. Kas, protams, nav laba zīme, un tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi ekonomikas ministrijai ņemt vērā, kādas metodas, kādā veidā stimulēt biznesam vairāk pievienot vērtību un mazāk lietot materiālus gala produktā. Un visbeidzot, mans ļoti uzmanīgais nerezidentu banku sektors. Es tiešām, arī tas, starp citu, Eiropas komisijas ziņojumā ir rakstīts tāds, starp citu, kad arī tas, ka mums ir noslēgts ar 1. janvāru šogad dubultās nodokļu neaplikšanas līgums ar Krieviju, kurā faktiski izvedamai peļņai nav nodokļa, jo Latvijas investīcijām Krievijā ir nodokļi 5 līdz 10% atkarībā no investīcija veida, viņa otrādā veidā nav. Tāpat arī Schengens atļauj tirgošanu nekustāmo īpašumu. Tas objektīvi veicina Krievijas investīciju ienākšanu šeit. Un šī ir tā baža, kas arī ir minēta abos ziņojumos. Tā kā uzdevumi mums ir pietiekami liela valdībai un citām institūcijām, bet kopumā es neredzu mums vajadzību apstāties pie atvērtām durvīm, pagriezties uz nezināmu virzienu. Paldies!